visiem jaunajā gadā. Es ceru un novēlu, ka šis gads nesīs patiešām daudz ļoti skaistus un brīnišķīgus momentus, piedzīvojumus un atmiņas. Un tas patiešām mums būs ļoti, ļoti īpašs gads. Un es esmu ļoti lielās nepacietības gaidās un nevaru sagaidīt redzēt, ko tad tas nesīs. Bet, kā jau katru gadu, man patīk iesākt janvāri ar tādu kā nelielu restartu, kurā es sakārtoju un satīru māju, novācu visas Ziemassvētku dekorācijas. Tāpatās man plānā ir arī uzrakstīt vēstuli sev šim gada decembrim. Es pagājušajā gadā to darīju pirmo reizi, un šogad 31. decembrī bija ļoti, ļoti forši saņemt to vēstulīti un redzēt, kāda tad bija mūsu mērķi un cerības 24. gadam. Protams, bija ļoti sirsnīgi redzēt arī, ka mūsu lielākās cerības tika attaisnotas un piepildījās. Un, tāpēc es noteikti gribu izdarīt arī to. Biju plānojusi taisīt arī vision board priekš šī gada, jo man patiesībā ļoti patīk tā uzlikt uz papīra vai redzamā vietā kaut kur savus tādus sapņus, mērķus un kaut ko to, ko es gaidu no šī gada. Bet šogad es izdomāju, ka es to darīšu uz datora, lai nebūtu jāprintē ārā nekādas bildes vai jāgriež žurnāli, tāpēc es uztaisīšu šo te vision board uz datora un vai nu uzlikšu uz desktopa vai vienkārši kaut kur saglabāšu. Tāds arī plāns, bet es negribu būt arī pārāk optimistiski par to, ko es varēšu izdarīt, jo pēdējās dienas man ļoti, ļoti sāp mugura. Muļķīgākais ir tas, ka viņas var parādīties gan guļot, gan stāvot vai staigājot, un īsti nepalīdz tas, ka mēģinu atslābināties vienkārši tur sēžot vai kaut kā tā. Tas ir tas, ko es šobrīd cīnos, un mēs jau, Roberts, smējamies, ka ne par velti grūtniecībai ir šāds te vārds grūtniecība, lai gan es noteikti varu teikt, ka esmu bijusi ļoti, ļoti laimīga ar to, ka nav bijušas nekādas lielas sāpes vai grūtības, bet tagad tiešām ir parādījušās šīs muguras sāpes, un tāpēc es nezinu īsti, cik daudz man būs spēka izdarīt šodien, bet to, ko nebūs spēks izdarīt šodien, izdarīšu rīt. Bet, protams, centīšos visu sadarīt vienā dienā. Katrā ziņā, es esmu ļoti priecīga sākt šo te mājas tīrīšanu un sākt vākt nost visus dekorus, jo, lai arī cik mājīgi un skaisti tas ir un man patīk gan šīs te gaismiņas, gan egļu zaru un viss pārējais, prasās tagad tādu tīru vidi sev apkārt un bez tik daudz visām krāsām un dekorācijām. Eglīti gan mēs vēl pagaidām atstāsim, jo viņa ir ļoti labā stāvoklī, viņa praktiski nebirst. Tā kā es domāju, ka vāksim to nost tad, kad sāks birt vairākas kujas. Roberts viņu katru dienu arī laista un patiešām viņa noturēsies ļoti, ļoti labi. Tā kā tas mums vēl paliks, bet visu pārējo gan vākšu nost. Pirmais, ar ko es vienmēr sāku, ir noņemt visus plediņus, dvieļus, galdautus, lai varu tos izmazgāt un izžāvēt, un tad nolikt kopā nost ar visiem pārējiem dekoriem, lai nākamgad tie jau ir tīri un varu tos atkal izmantot.
Brokastīs mums šodien Roberta jaunajā gadā gatavotie filo mīklas pīrādziņi. Viņi ir tik ļoti garšīgi. Un, protams, arī kafija, kas būs šodien ļoti nepieciešama. Es pasūtīju jaunu bildīti priekš mūsu viesistabas rāmja, kurā šobrīd mums atrodas Ziemassvētku bilde. Pirms tam bija rudens, un tagad es pasūtīju tādu neitrālu priekš tā kā janvāra un arī priekš pavasara. Un šo bildīti es iegādājos Etsijā, man pašai ļoti, ļoti patika. Tā kā redzēsim, kāda tā iznāca. Super skaisti, man liekas. Izstāsta mazliet tā kā pēc gleznas. Man liekas, ka ļoti, ļoti skaisti izskatās. Tad nomainīšu tagad šo te Ziemassvētku gleznu. Piesēdos tagad uzrakstīt vēstulīti priekš 31. decembra, un es atstāšu apakšā linku, kur tad es to rakstu, jo man liekas, ka ir tiešām ļoti forši tādu sev atsūtīt un saņemt to pēc gada, redzēt, kādas tad mums bija domas un redzējums varbūt priekš šī gada sākumā, un kas tad ir noticis gada beigās, tā kā iesaku to priekš sevis uzrakstīt. Un vēl man ir plānā uztaisīt arī to vision board, ko es minēju, jo gribas arī mazliet pasēdēt, ļoti staigājot apkārt un darot dažādas lietas, jūtu muguru. Tā kā ķeršos klāt arī tai un parādīšu tad beigās, kāds ir iznākums. Šāds man iznāca mans vision board, jeb manas cerības uz šo gadu aprakstītas ar bildītēm. Un īsumā pastāstot, protams, ka viens no svarīgākajiem man ir vieglas un ātras, maksimāli nesāpīgas dzemdības, ļoti cerams arī dabīgas. Protams, tāpat tās laiks ar mūsu meitiņu un redzēt arī, kā Roberts kļūst par tēti, kas ir kaut kas, ko es ļoti, ļoti nespēju sagaidīt. Un tāpat es ceru, ka mums sanāks arī paceļot, tāpēc ir šīs divas bildītes, protams, kopā ar visu meitiņu. Un šajā ir arī grāmatiņa, jo es noteikti gribu atsākt lasīt grāmatas daudz vairāk un biežāk. Tāpat es gribu pavadīt daudz laika ārā, dažādos piknikos vai vienkārši dārzā atpūšoties ar mazulīti un Robertu. Šeit te ir bērnistabas bildīte, kuru es ļoti ceru, ka mēs drīz arī pabeigsim. Šī, protams, nav no mūsu bērnistabas, bet kaut kas līdzīgs arī mums top. Jā, protams, es gribētu ļoti tādu mierīgu un skaistu gadu, tāpēc arī gribu prioritizēt mieru. Un, protams, arī veselību gan mums pašiem, gan arī mūsu ģimenēm. Un vēl viena lieta, ko es ļoti gribu atsākt pēc dzemdībām, ir skriešana. Es nezinu, protams, cik ātri, es ar to noteikti nesteigšos, bet man ļoti, ļoti pietrūkst skriet, tāpēc es ceru, ka šajā gadā to varēšu arī atsākt. Un, protams, pievienoju arī mūsu divas meitiņas, lai viņām arī ir laba veselība un lai viņas dzīvo priecīgi šo gadu ar mums. Un jā, šāds tad ir mans iznākums, man pašai ļoti patīk, un es ceru, ka gads būs šādās noskaņās.
your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Viena no manām vājībām pavisam noteikti ir sveces. Un man ir šāda te sveču atvilkne, kura ir pilnīgi pilna ar dažādām svecēm un sveču atlikumiem, kurus es pēc tam kausēju un atkal pārvēršu svecēs, tāpēc es tagad gribu viņu mazliet saorganizēt, jo te ir diezgan liela nekārtība. Salikt nost, protams, arī visu Ziemassvētku sveces, es gan lielāko daļu izdedzināju, man palika arī dažādi tukši trauciņi, kas pēc tam jāiztīra un jāizmazgā. Un tad varēšu tajos ieliet jaunas, bet jā, gribu pieķerties tam un visu šeit sakārtot. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Laiks pieķerties arī mūsu kafijas stūrītim un nomainīt dekorus uz mazliet neitrālākiem. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me, I'll never forget your time. Nu ko, es esmu pabeigusi gandrīz visu, ko biju šodien iecerējusi izdarīt. Māja izskatās ļoti tukša, bet tajā pašā laikā arī tāda tīra un mierīga. Man ļoti, ļoti patīk janvārī vienmēr sākt ar tādu kārtīgu mantu novākšanu un sakārtošanu, un arī, ja kaut ko redzu, kad nav izmantots vai mums vairs nav nepieciešams, tad noziedojam. Arī šoreiz bija pāris tādas lietas, kas aizgāja uz mūsu ziedojuma kastīti, tā kā ļoti, ļoti forša sajūta. Un jā, es nespēju nocēt patiesībā, ka es to visur izdarīju. Diezgan labi jūtu muguru visas dienas laikā, bet ļoti gribējās to izdarīt, un tad jau laikam arī var. Tā kā tagad plānā man ir paēst vakariņas. Roberts uztaisīja tomkā zupu, kas ir viens no maniem visu laiku mīļākajiem ēdieniem. Mēs pirmo reizi to pagaršojām Taizemē, un pēc tam atbraucot mājās, Roberts izveidoja kaut kādā veidā līdzīgu savu recepti, un starp citu man ir arī YouTube video par to, ja kāds vēlas pamēģināt, ļoti, ļoti garšīgi. Tā kā ēdīsim tagad zupu, un pati pēdējā lieta vēl, ko es gribu izdarīt, ir novākt durvju vainagu, kas ir ārpusē, lai uzreiz tā kā visas kujas reizē varētu izmest ārā, un jā, un tad tas būs arī viss. Tā kā liels gandarījums par padarīto darbiņu.